Šodien iemācīsimies atpazīt mākslīgā intelekta ģenerētas bildes. Mākslīgā intelekta ģenerētajiem attēliem bieži trūkst sarežģītu detaļu, kas atrodams īstās fotogrāfijās. Vispirms meklējiet tekstūras, apgaismojumu un ēnu neatbilstības. Mākslīgā intelekta algoritmi dažkārt atstāja aiz sevis dīvainus izkropļojumus vai priekšmetus, kas neatbilst dabiskai videi. Piemēram, mākslīgajam intelektam ir problēmas ar burtu atveidi un pareizrakstību. Mākslīgais intelekts nedomā par to, kur novieto objektus. Šajā ģenerētajā attēlā redzam, ka puķapots stāv uz loga rūts, bet grozs un vielas karājās gaisā. Mākslīgais intelekts bieži aizmirst saglabāt detaļas ar noteiktu ritmu visā attēlā. Šeit redzam, ka ne visiem virtuves skapīšiem ir rokturi. Ir vēl daudz detaļu, kuras mākslīgais intelekts joprojām nevar attēlot tā, kā tas ir reālajā pasaulē. Ja attēlā redzams cilvēks, aplūko zobus, acis, ausis, matus un roku pirkstus. No priekšmetiem tie varētu būt instrumenti, piemēram, šķēres vai uzgriežņu atslēgas. Pievērs uzmanību nepārtrauktībai. Dekorācijas dizaina objekti, dažādi it kā nenozīmīgi priekšmetu fonā, bieži vien pieviļ attēlu autentiskumu. Uztver attēlu kā to bērnības spēli, kur starp divām bildēm jāatrod atšķirības. Lai gan mākslīgā intelekta attēli var būt neticami realistiski, tiem bieži vien ir nepilnības, kuras vērīgi ieskatoties var pamanīt. Ja saglabās modrību un pārbaudīs galvenos faktorus, varēsi labāk atpazīt mākslīgā intelekta radītus vizuālos materiālus.